Pilsēta. Pieļauj viens tās pašas kļūdas. Ar Malaizijas starppilsētu autobusiem es esmu gandrīz vai jau kā uz tu. Diezgan daudz braukāju šurp turp, gan uz Singapūras pusi, gan uz Malaku, gan uz džungļiem, tāpat arī šobrīd. Daudz mazi ciemati, un viena no interesantākajām lietām, ko es esmu redzējis, ir šī rūpnīca. Džungļu ieskauta milzīga rūpnīca. Uz lielā kalna fona, kurš ir aiz viņas, viņi pat neizskatās tik lieli, bet, kad es braucu garām, es biju vienkārši izbrīnīts. Izskatījās pēc kaut kādas akmens vai cementu rūpnīcas. Ļoti iespējīgi, ļoti. Ļoti daudz arī bija checkpointi, kuriem jāizbrauc cauri, cik saprotu, tie ir maksas ceļi. Bet nokļūstot pilsētā, viss atgriežās vecajās sliedēs. Tātad esam nonākuši galamērķi. Braucām uz Taizemi, bet netikām līdz Taizemē. Georgetown, Malaizijas pats gals pie Taizemes robežas. Labi, nav tieši pie robežas, bet tuvu robežai. Nožēloju taksim samaksāt tikpat daudz naudu, cik es maksāšu par naktsmītnē. Un tā brauksim ar prāmi pāri upei uz otru klastu centru. One ticket, please. Thanks. Prāmi, cerams, ka mēs paspēsim. Kur jāskanē? Kur jāskanē? Šitien pēc nevar noskanēt. Viss nodēļ. Taču aizmirst mikrofonu pielikt. Tas labākais prikals. Bet samaksājām divus Malaizijas ringgits, lai tiktu pāri upei, un tad jau skatīsimies tur taksi, ņemsim un mēs mājās. Mikrofons arī nebija paņēmis. Kur visi gāzīt ost. Tā pa ķomku ēdz. Es jau mani nemaz neredzēju. Storijas kāds. Kopuls esmu palicis. Visam negribās maksāt naudu, ne taksim, ne autobusam. Labi, autobus bišķi sarežģītāk nekā taksis. Uz hosteli. Tipa 20 minūtes jāiet. Man mēģinās nobiedēt. Vu. Vēl viens foršs nolīmēts. Žēl, ka jūs neredzat, tik labi izstādi. Tātad, jā, ko es gribēju teikt? Iesim caur centram. Es esmu, ja pareizi es saprotu, es esmu Georgetownā uz salas. Un pa lielam sekoju līdzi vienam vācu pārim, ar kuru es esmu kopā jau no Kuala-Lumpuras. Paklājā ejam pāri, kuram es sekoju līdzi jau no Kuala-Lumpuras. Redzēsim, cik tālu mēs iesim globā. Labi, viņi jau tagad griežās nost, bet viņš man arī saka, lai es griežos. Labi, mēs iesim vienu ielu tālāk, lai viņi nedomā, ka es eju turpat, kur viņi. Kur redzu barbers. Ceru, ka jūs redzat arī. Man te viens teica, ka man pie barberu esat jāaiziet. Nezinu gan, kur sadzērušies. Brīt. Es jūtu. Vajag šeit labāk, ja? Cik tālu jāiet. Mazīņš krustojums ar biznesiem uz stūri.
To es arī piefiksējis diezgan daudz maksas ceļu. Bišķīt pamontēju vienu sēriju pa ceļam. Kaut kāds maziņais ēšanas sacensības, es teikšu tā. Sauksim viņus tā. Tas arī nav. Tā ir dūms kaklā. Aizgriezt. Kur ir lieliem burtiem uzrakstīts. Lieliem burtiem uzrakstīts, un es nepamanīju. Idiots. Kas man jāspēj? In front. What? Brother, in front. Oh, thank you. In front. Kaut kā jocīgi viņiem te. In front. This is the front. Oh. Hello, I have a booking. Yes, correct, very correct, very correct. Here in town, yes. In Malaysia, no. And if I want to stay 1 or 2 more days, it's possible, yes? Pasūtīju beidzot zupu. Vistas zupa. Vistas zupa. Ļoti daudz sīpoliem. Labi, es čupu noņēmu. Bet labākais tas, ka man ir irbulīši, karotīti. Un es benes nevaru apēst. Atvainojušos pa lamu vārdiem. Bet es nevaru nekādā veidā uzlikt viņus virsū, jo viņi slīd nost. Kā izdodās, bet nu jā. The next day. Pulkstens ir 9 no rīta. Izgāju rīta pastaigā. Aiziet gribu līdz laikam jūrai. Es īsti nesapratu, kas tas tāds ir. Bet tur ir smiltis, tur ir ūdens. Redzēsim. Ļoti daudz. Ja ne praktiski viss ir ķīnieši, japānieši, vietnamieši. Bet daudz tempļi. Tas gan interesanta arhitektūra. Es nezinu, kāpēc. Neesmu, protams, pats bijis Kubā, bet ir tāds mikroskopiska sajūta, tā kā Kubā. Es nezinu, kāpēc, reāli es nezinu, kāpēc. Dvēseles. Soul Hair Workshop. Kādam vila bija agrāk. Izskatās, es šeit palikšu kaut kādu nedēļu. Tikai dēļ tā, ka es nevarēju atrast guļošo vilcienu uz Bankoku, jo no Bankokas man vajag tikt pēc tam uz ziemeļiem augšā. Tur man būs ekspedīcija tur pa kalniem, un lai tiktu tur, man vajag tikt uz Bankoku. Stāsts ir tāds, ka es negribēju braukt vienkārši parasto vilcienu atkal 15 stundas 3. klasē, un tad es izvēlējos braukt ar guļošo, kur es varēšu gulēt. Tā būs atkal vesela sērija par to, kā tad ir braukt guļošajā vilcienā. Iepriekš es braucu pa Vietnamu, tad es braucu pa Taizemi, bet biļets ir jāpērk laicīgi. Tā kā man biļets viss bija izpirkts, tad es atradu tuvāko reisu, uz kuru es reāli varu paspēt. Visu samanidžēju tikai burtiski pēc nedēļas. Sunīgs mierīgs. Jo, zvejnieku laimīgs. Tās nu izskatās tas krastiņš.
pilsēta. Aptiekas. Interesanti. Viņiem te tā arhitektūra ir, godīgi teikšu, viennozīmīgi iesaku visiem tiem, kas plāno kādreiz braukt uz Malaiziju. Un kam patīk arī pilsētas un vēsturiskā arhitektūra, tad šeit ir ļoti daudz skaistu ēku un miljards veikaliņu, miljards dažādu veikaliņu. Te izstāsta porcelāna kaut kāda godīga. Vecās kameriņas pieejams. Porcelāna visādas figūras. Vienīgais tas, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka ļoti daudz veikalu vērās. No rīta tad viss ir praktiski vaļā, daudz kas ir vaļā. Dienas svelmē viss aizverās ciet. Ir kaut kādas vietas, kas paliek vaļā, rekur atkal. Tas pats, kas Singapūrā, foto būdiņš. Tipa lifts. Tipa liftā. Tātad tu vari nobildēties tā, kā tu esi vecā liftā. Interesanti. Jā, pie kā es paliku. Jā, pa dienu lielajā svelmē. Vaļā ir tikai dažas lietas, kaut kādas sēstuvītes un tā, bet arī ne viss. Viņš viss tupa vērās ciet. Un tad gan jau viss sāk vērties vakarā vaļā. Tad paliek vēsāks. Esmu atradis vienu geocache šodien. Daudz klasiskās suvenīru bodītes. Labi, reku kartiņas redzam. Reku kartiņas. UNESCO vagoniņš. Jā, zaļumu šeit Malaizijā viņiem pavisam netrūkst. Viss ir foršs zaļš. Viss ir zaļš un viss ir foršs skaists. Jā, šodien es skatos, ka daudz izīrē riteņus un vizinās ar riteņiem apkārt, bet tāds mazās mājiņas. Nereālā bišķi tās, nereāli. Nopirkt vienu tādu un dzīvot un lejā kaut ko tirgot. Tāpat kā visi šities 100% dara. Lejā viņi taisa visu dienu citiem ēst. Vakarā augšā iet gulēt. Miskastes nav grūti atrast miskastes. Uncle, it's good. Kā vajag tik cilvēkiem pamāt, un viņi tev māsiem ar pretī. Tāpat ir arī pasmaidīšana. Rekur, kaķītim ārā kastīte. Skatu, ko mēs atradām uz pāļiem. Mājas.
Jā, konkrēti uz pāļiem viss. Šeit arī cilvēki dzīvo. Viņiem ir vesela māja. Visā šitie kociņi aug. Tā viņi te mierā klusumā dzīvo. Cik mēs izgājām no ielas, vai ne? Nebija tāls gabaliņš un jau ir patīkams klusums. Jau ir patīkams klusums. Viss, mēs jau esam uz ūdens. Sekli, bet uz ūdens. Labs. Labi, ka šits pārīts aizgāja pa priekšu. Nofilmēsim šteni. Un tāpēc es izdomāju iegriezties. Ļoti labs. Ļoti labs. Štupa sēž un skatās sienā. Pilnībā. Thank you. I saw you turning in and I saw this place. Oh, and yeah, so thanks. Jā, interesants mājiņas. Es pie iespēju tur, vēl vairākas ieliņas varētu būt, jo izstāsta, ka mājas ir savienotas, vai arī tiešām tik ļoti dziļas un ar tik daudz istabā. Šitē nereāli labi izstāsta. Viņš ir izgrabts. Labi, šitas jau ir bišķi fancīgāk nekā tajā pusē.
Es teikt pārvācos no hosteļa uz vienu vienkārši fascinējošu vietu. Ja man tur patiks, tad es visas savas darba dienas pavadīšu tur un iespējams kaut ko vairāk par viņu uzzināšu. Pagaidām, jā, sakot, vieta uzgāja nejauši, maksā bišķīt lētāk nekā es gribētos. Tā, nē, tad neapmaldīties, nē, šitien. Vieta maksā bišķīt dārgāk nekā gribētos, bet tas ir tā vērts. Tas viennozīmīgi ir tā vērts. Šim es paliku 2 naktis hostelī. Hostelis bija diezgan labs, man patīk, viss bija čotka. Bet problēma tur tā ir, ka ja man ir jāstrādā līdz 12 naktī, kas ir līdz 6 Latvijas laiks, sviedi acīs, tad tur baigi nav vērti. Un tā koplietojumā telpa atrodas it kā iekšā, bet tā pašā brīdī viņa atrodas ārā. Un tas āras siltums baigi traucē. Pa nakti vēl līst, tad tur bišķīt, ka ūdens ar trāp iekšā. Es sapratu, jāmeklē cits spots. Šeit, Džordžtaunā, kārta rādās tagad. Pārsvarā es uzturos šeit, staigāju pa visām ieliņām, klaiņoju apkārt. Un šeit ļoti daudz ir hosteļi vai homesteji, kuros ir koplietošanās telpas. Un man no sākuma tas tā kā atgrūda, bet pēc tam es sapratu to, ka nav variantu. Un pa lielam es palieku šitanī te Moon3 4-7. Tā ir mana istaba. Nereāli labi. Viss ir tik autentisks. Viss ir tik autentisks. Es negribētu teikt, es to nesauktu varbūt tās par... Es to nesauktu par autentisku ķīniešu vai japāņu, bet drīzāk es teiktu, ka kaut kādi 80. vai varbūt 70. Neesmu eksperts, palabojiet. Pamēģināsim kādu no tajiem ceļiem. Es teiktu kaut kādi 70. 80. Ķīna. Lejā. Es vispār esmu šokā no tā, kas ir lejā. Tur lejā ir kafēnīca, /muzejs, /veikals. Un tur tās zilās durvis ir mana duša. Aizem, apskatāmies. Tur ir otra istabiņa, un tur ir trešā. Viņam ir 3 istabas, kuras viņi izīrē. Te visiem. Fantastiski. Šeit ir izlietne. Un šī ir duša. Tā ir tualete. Šito es negaidīju. Un šī ir duša. Fantastiski. Un tur viss aiziet tālāk, visi kafēnīciņi. Tur, laikam, ir viņi paši, tur kaut kur dzīvo. Mans loks. Nereāli iespaidīgi. Redzēsim, tas, ko es gribu šobrīd saprast. Es gribu saprast, vai es varēšu šeit dzīvot kaut kādas dienas. 4, 5. Super augstie griesti. Šis būs mans darba galds. Es varēšu krēslā nosēdēt.
izskatās pēc kādsām reklāmām. Nezinu, protams, vai viņš ir autentisks. Un šeit ir kaķītis. Kurš sēž, guļ. Karsti. Ja. Ja. Draußen. Sim, mas bastante que ventilator. Seria opcional. Labrīt. Esmu izvācies ārā no ķīniešu 70. gadu viesnīcas. Tagad es esmu ievācies darba nedēļas apartamentos. Šeit, lūk, man darba stacija. Televizors, pats, forši. Uzreiz ir 2 monitori, darboties, ieejas durvis, virtuve, guļamistaba, duša, nekas īpašs. Iepriekš es dzīvoju kaut kur tur. Un šitas jau ir pusstundas braucienā no Georgetowns. Un, lūk, pasties kā kalni pretī. Nu, nav nekas tur wow, bet, nu, patīkam redzēt kaut ko tādu.
Ja būs iespēja, visdrīzākais rītdien jāmēģina uzbraukt augšā. Vakar bija iedomājies, ka es varēšu montēt šodien. Sāku montēt un iekšējais dzinums neļauj nosēdēt mājās. Iešu aplūkot, kas ir kalnos. Paņemsim taksi, ātri aizbrauksim līdz takas sākumam, uzvilkām hikingam piemērotākus apavus, jāpaņem līdz ūdens, kādu šokolādu. Un es domāju, pēc 2 stundām būsim apakaļ. Būšu es atpakaļ. Un paņemsim šito. Konstanti es visu laiku pieļauju vienas tās pašas kļūdas. Dienas vidus, pēc 2 stundām plus mīnus tiks sasniegt maksimālais karstums. Ļoti iespējams, es vai nu vēl būšu augšā kalnā, vai arī es jau došos uz māju. Ir tā, kad es braucu ne tad, kad vajag. Hello! Bye! Jā, viss ir pareizi. Reku, tur būs taciņas kaut kur augšā. Jā, bet šofers pat nezināja, kur ir Eiropa. Viss, ko viņš, protams, zināja, Krievija. Diži neiepriecinoši. Nu, rakstīts bija pusstunda. Tad redzēsim kaut kādas bultiņas. Es jau esmu attālsojies. Nu, labi, mēs iesim šito. Pusstundas gājienu iesim. Viņi ies šitā. Intereses pēc. Jauna diška. Jauna diška. Jau. Kā lai es zinu, uz kuru pusi ir kura taciņa. Kāda māksla uz akmens, ne? Akmenī izkalta pakāpieni. Jā, jau viņam tas ir pa spēkam. Tā jau man arī būs, ne? Kā jūs domājat? Turienes uzkāpa augšā. Pavarās šitāds skats augšā, tur pētiķi skraida pa jumtu. Un pēc mums šitāds skats pavarās. Pastē. Aizējām tam pētiķēnē. Apskatāmies. Tu uzkāpa augšā. Tev tie uzreiz sporta zāle. Var pakačāties. Eku tieši seksu ūdenotiek. Nu? Nu? Un kolpās pasaulē. Nu, es taču neko nedaru. Ko viņi baidās?
Skatās uz mani. Kā liek, tu gribētu virsū, ne? Domāju, kas notiek, kas pa bļaustīšanos iznāk ārā un tādu sajūtu, ka pasaules gals turpina. Pirmkārt, kāds bērns tur vairs ārā, te kaut kāds sastrēgums, te moks čuvaks stāv, reku kaut kāds stāv, kaut kas bļaustās, reku, tur ir visur sastrēgums, nežēlīgākais lietus nāk virsū. Un es nesaprotu, kas te notiek. Mošo kāds taifūns nāk virsū un es neko nerubīju. The next day. Darba nedēļa bija beigusies un es jau biju gatavs doties projām savās tālāk ceļotāju gaidās. Atgriezos atpakaļ Džordžtaunā, lai dotos prāmu uz otru krastu un kur mani gaidīja jau vilciens līdz Taizemes robežai. Taizemes robežā es pārsēžos uz citu vilcienu un dodos nakts braucienā guļošajā vilcienā. Šitā puņi jau tajā vietā. Turpmākās sērijas būs brauciens caur Taizemi, Čangmai, Čangrai un beigās vēl iegriezīšos Laosā. No Laos braukšu ārā uz Taizemi, bet tas viss vēl ir priekšā. Skatieties!